Šodienas video es tev mēģināšu maksimāli ātri un kodolīgi pastāstīt, kā uztaisīt muskuļus. Kā uzaudzēt muskuļus. Un šodien es to nedarīšu viens. Šodien mēs esam kopā ar Latvijas čempionu Ielu vingrošanā. Jā. Es gatavs atklāt savus noslēpumus. Esmu gatavs. Aiziet malsam. Sāksim ar to, kā pareizi strukturēt treniņus. Viena ļoti svarīga lieta, ko nekādā gadījumā tu nedrīkst aizmirst. Ja tu gribi maksimāli ātri progresēt, tev vienmēr ir jāiesildās. Un kāpēc mums ir jāiesildās? Lai sagatavotu muskuļus un locītavas slodzē. Un tas ir ļoti svarīgi, jo savādāk tu parausi traumu un tādu pusgadu nevarēsi trenēties. Tāpēc iesildies. Re, kur ir paraugs, kā mēs iesildamies. Es iesildos mazliet atšķirīgi kā Markus, bet pat galvenā doma ir tāda, ka tev ir jāizkustās un jāskatavo savus locītavus tiešām. Pulgaina sudraba dūma, kā plūdiņi dūmaļo rietu. Šalcošām šļakatām pārskālo liedagu pārstījā kāpās. Pārzūzot Un, Markus, cik repi mums būtu jātaisa katrā setā, lai maksimizētu savu muskuļu augšanu? Es teiktu 8 līdz 12. Jā, un re, kur redzam Markus dara pull-ups tīrus. Skaitat savus reps tikai tīrus, neskaitat kaut kādas pusītes. Tā kā ego lifting ir pieļaujams, jā, bet līdz saprāta robežai. 8 līdz 12 repi zinātniski pierādīts, ka vislabākais rep range, lai progresētu. Jā, bet tikai ar treniņiem nepietiek. Mums arī ir jāēd. Un kas mums cik daudz būtu jāēd, Markus? Būtu ieteicams ēst 2 gramus olbaltumvielas uz katru ķermeņa kilogramu. Un cik daudz kalorijas aptuveni? Es teiktu vidējiem cilvēkam kā 2500. Es piekrītu, pilnībā piekrītu. Bet ja tu gribi uzaudzēt muskuļus, lielākoties, ja tu esi skinny, tad tev vajag bišķi būt kaloriju surplusā, kas nozīmē, ka tu apēd bišķi vairāk, kā tu vidēji patērētu. Un to tu vari apskatīt dažādās mājaslapās. Jā, vēl kaut kas, ko piemirsām. Ūdens. Cik daudz? Es teiktu, ja tu lieto kreatīnu, noteikti vajag vairāk. Es pats dzeru personīgi 4 litrus, bet es domāju, mierīgi arī pietiek ar 2. Jā, bet labi, parunājam par suplementiem. Ko tu lieto? Kas ir obligāts? Es teiktu, katram vajadzētu lietot D vitamīnu vismaz ziemā, kā arī kreatīns ļoti palīdz muskuļu. Es pilnīgi piekrītu. D vitamīns latviešiem točni vajadzīgs. Zivju eļļa jāskatās, ja tu ēd maz zivs, es iesku arī omega un zivju eļļu. Kreatīns arī ļoti anderē, tad iesku. Jā. Jo, bro, ko tu dari? Ne jau tu guli. Es mēģinu maksimizēt savus gainus. Ļoti svarīga lieta, ja tu gribi maksimizēt savus gainus, tev ir daudz un pareizi jāguļ. Regulāri jāguļ vismaz 8 stundas. Un ar regulāri es domāju to, ka vienā laikā tu egulēt un vienā laikā pamosties. Tas ir ļoti svarīgi, lai tu dod savam ķermenim pareizo signālu un tādējādi tavs ķermenis var pareizi ražot testosteronu, jo nav noslēpums. Testosterons izdalās miegā. Tāpēc jā, Džeki, es domāju, tagad jau ir vēls. Es gribu, lai tu tagad obligāti nolēko šo video un piesko un negulēt. Ar labu nakti, skibidī!